Šajā video izskatīsim cenu lapas. Pirmām kārtām atveram sadaļu pārdošana. Tālāk apakšsadaļu cenu lapas. Atvērsies saraksts ar visiem produktiem un pieejamām uz doto brīdi cenu lapām. Pēc noklusējuma ir viena standarta cenu lapa. Šajā logā ir ērti individuāli katram produktam nomainīt cenu, ja ir nepieciešams. Izvēlamies vajadzīgo produktu un pretī tam vajadzīgajā cenu lapā uzspiežam uz redigēšanas zīmolīša. Ievadām vajadzīgo cenu un saglabājam. Ja mums ir vajadzīga jaunā cenu lapa, tad mēs spiežam uz pogu pievienot jauno cenrādi. Izvēlamies nosaukumu, pieliekam PVN un pievienojam tirdzniecības vietu. Atveram izvēles sadaļu. Varam atzīmēt, kurās dienās tas darbosies, kā arī laika periodu pēc datuma, kad sāksies un kad beigsies, vai arī pēc laika. Ja nekas nav izvēlēts, tad laika ierobežojuma arī nebūs. Spiežam pogu saglabāt. Un vēlreiz saglabāt. Mums parādījās jaunu cenu lapa. Te mēs varam ievadīt katru cenu individuāli, vai arī pārkopēt cenas ar kādu reizinātāju koeficientu no citām. Piemēram, no standarta lapas. Tādā gadījumā mums vajadzēs uzspiest pogu kopēt, izvēlēties, no kādas cenu lapas mēs kopēsim, uz kādu, tāpat jaunā. Tālāk izvēlēties koeficientu vai procentu, un piemēram, te man būs par 10% lielākas cenas. Pēc tā visa jāuzspiež pogu kopēt un apstiprināt. Mums parādījās jauna aizpildīta cenu lapa.